Atgriežamies sporta studijā tiešraidē. Runāsim par hokeja sezonu. Tā gan tā pavisam nav noslēgusies, taču mūsu labākajai klubu komandai Rīgas Dinamo tā ir cauri ar Cābols studijā. Labvakar. Labvakar. Sešnieks tāds labs skaitlis sanāca beigās. Kādā ziņā? Vai tā ir tā, varētu būt arī atzīme par šo sezonu vai atzīme augstāk? Mēs tikko pa Andreju runājām, teicām, ka viņš saka 5. 11. vieta nav. Viņam pareizi domāšana ir, ka ir uzvarētais viens no 5. 11. play-offs. Kādu pats tu sev atzīmi ieliki par šo sezonu, ja mēs tā ķeramies skolas solam un atzīmēm? Tā kā, skolā es vēl gāju, tā kā bija 5 baļu sistēma, piegāju 4 varētu būt, pateikt. Sezonas noslēguma pasākums. Jūs mazāk gribējāt? Nē, mēs pēc 10 gadiem. Kārtīgi, jā, tur tādas mazāk variācijas, vai ne? Un 4, tas ir tāda kārtīga puika atzīme, vai ne? No skolas ārā nemet par 4, vai ne? Ne tu. Bet mājās arī vajag neglāt pa galvu, vai ne? Sezonas noslēguma pasākums. Mēs ieskatīsimies, kā tur viss tika pateicība skatītājiem par aizvadīto arī sezonu, jo bez skatītājiem nekas. Protams, šī fantastiskā atbalsts nevarētu arī notikt. Vai tu arī izjūti no šiem skatītājiem šajā sezonā, kad viņi te uzticās, atbalsta un... Skandēja ābols ribiņas, dzirdēji? Dzirdēt, nedzirdēju, bet ja salīdzinām, skatītāji vairāk bija nekā pagājušo sezonu. Tas viss iet roku rokā ar rezultātiem. Tu uzvar vairāk grib tev skatīties, bet, protams, ka skatītāji atbalsts vienmēr ir bijis mums labs. Pirms sezonas mēs gan daudz varējām priedalēt. Tev pirmā sezona, tāda kārtīgā sezona. Bet kā tu vispār viņu tagad izjūti, ka tu vari atskatīties tīri cilvēciskās sajūtas, kāda viņa bija? Tomēr cits amplā, bet tajā pašā vietā un tomēr galvenais. Drusku godīgi. Cik godīgi? Jāsaka, grūti, bet tāpat laikā viņa ātri pagāja. Kaut kādā brīdī bail arī bija? Bet tas jau sen ir aiz muguras, tas... Kā bail? Galvenais, lai neparādīt, ja tev ir kādreiz bail zaudēt, lai spēlētāji nedrīkst to redzēt. Nevar teikt, ka bail zaudēt, bet loģiski, ka tu negribi zaudēt. Jā, tu zaudē 3 pēc kārtas, un tu pasties, ar ko mums nākamā spēles, un tas vēl kurš, lai uzvartu. Grūtākais moments sezonā? Grūtākais moments sezonā? Sezonas sākums izdevās. Jāsaka, tāda kaut kāda katastrofāla brīža vai kaut kādu izteiktu vājumu brīžu. Mums jāsaka, ka laikam nemaz nebija tādu. Viens no tādiem, ko es ar tā domāju, bet arī tagad atskatoties atmiņā, kāpēc un kas tā bija, mēs tur arī Novosibirskā tas pēc spēles Vladivostokā manas minētie 3 zaudējumi pēc kārtas it kā bija, bet tāpat laikā skaties, kāda viņi bija mājās pēdējā pret Nižņiju Novgorodu pirms tā izbraukuma. Tur muļķīgi mēs pašās beigās zaudējām, bija 2-2. Aizbraucām Habarovskā, bijām pirmajā gulējām, bet bijām diezgan labi un vienkārši nevarējām iemest zaudējumu 1-2 spēlē. Bija ok, un Vladivostokā zaudēja 0-3, bet tagad atkal skatoties, kā visas pārējās komandas spēlē, jo šī bija pirmā sezona, ka jāspēlē tā 9 stundu starpība, tā tu aizbrauc viens un tinies prom no tās Habarovskā, tagad Habarovska, Vladivostoka. Un vienmēr skaties, tā pārsvarā komandas aizbrauc uz turien tu otro spēli, tur, tajā laika zonā, praktiski zaudēja. Ja es sāku skatīties, kā spēlē otro spēli, vienalga, tu spēlē Vladivostok, Habarovsk vai Habarovsk, Vladivostok, bet pārsvarā tu otro spēli zaudēja. Mēs var arī 3 pēc kārtas, kaut kas, bet pēc tam atkal viss it kā tur normalizēs. Playoffs. Vai atšķirās no tiem iepriekšējiem, ka tu gan biji asistentu lomā, bet bija tas niknums un bija arī Hosam bija asinis un Ozo tur pēdējās sekundēs arī uz ledus nolika pretinieks, bet visā sērijā kopumā tu esi apmierināts ar to agresivitātes līmeni? Ko nozīmē agresivitāte? Galvenais jau ir rezultāts, vai tu agresīvā vai neagresīvā, vai tu neagresīvā spēlē gūst arī. Ir tev labi, tev tur jābūt metieniem daudz, jābūt spēku paņēmieniem. Tas it kā ir rādītājs, bet galvenais jau tas ciparu uz tablo. Tu arī neizdarīt to spēku paņēmienus, tu vari maz mest un uzvarēt 2-1 un teiks, nav smuku uzvar, jo nav daudz spēku paņēmienu. Šajā gadījumā kā bija? Tāds īsts play-off spēles. Tāda jušana bija tāds, bija 2, ko mēs 2-1 vinējām Doņetskā un 2-1 Rīgā, ko uzvarējām. Fiziski gatavi taču bija? Redz, jau 7 spēles nospēlējām. Dombas tāpatās bija
manā skatījumā tomēr kaut neliels, bet favorīts pirms un kaut kādas atrunas. Protams, ka mums trūkst to spēlētāju, kur mums nebija, un ja viņi būtu, es pieļauju, ka šobrīd mēs te nerunātu, bet mēs varētu būt spēlēti tagad. Bet tāpatās arī visu to, kas bija varējām nospēlēt labāk, un tagad pats skatoties, ko es esmu tur rakstījis savu kladē un ko runājuši esam pirms pirmajām spēlēm, lai arī pie viss tā, ka mūsu hokejs visu sezonas laikā bija tāds vairāk nosaukts to tāds nedaudz nogaidošāks, pragmatiskāks, un tad pirmās divas spēles pārāk liels akcents tomēr uz uzbrukumu bija vajadzēja spēlēt, tā kā mēs sākām, teiksim, no 4. 5. spēles spēlēt, ka, vairāk tīrāk no aizsardzības, un tas nekas, ka maz metieni, bet momenti būs, mēs iemetīsim. Vēl par play-off. Telkvis vilka sezonu, Sedlačeks stāvēja play-offā. Tad tu piekopi to uzvarētāju psiholoģiju, kad stāv uzvarētājs? Spēlēt tas, kas deva rezultātu. Skaidrs. Tas bija viegls lēmums tev? Tur saprotu, arī tas apstākļu kopums. Pirmās divas spēles mēs abi zaudējām, un tur nekas, labi, mēs tur neskatījāmies, un pateikt, ka mēs zaudējām dēļ Telkvis, noteikti to nevar pateikt, vai ne, tur pa kādu vārtu zaudējumu, tur bija jautājums, jā, viņš tā nevilka, kā tu pats saki. Rīgā, kaut kas bija jādara, tie vārti, tur bija viens iekšā, mēs iemetam tikpat vieglas atpakaļ. Es atkal nesaku, ka Telkvis, bet, Sedlačeku vinējām, tur zaudējām. Principā Doņetskā bija jāspēlē atkal Telkvistam, bet pirms spēles viņām bija temperatūra, un tāpēc spēlēja Sedlačeks, viņš nospēlēja labi. Kāpēc mainīt? Rīgā nospēlēja labi, Tieši, ka viņš tā diskomfortā jūtās, tādās nestabilās, kā Ukrainā krīze, kaut kas tur tā, un ka rietumniekiem, tas ietekmē viņus vairāk kā mūsējos varbūt, ierodoties tur. Kaut gan jūs tur nesadūrāties ne ar ko, bet, mēdīju tomēr... Tobrīd, kad mēs tur atradāmies, tur milicija sagaidīja, un tur, kur mēs vismaz bijām, tur tas neatšķirās ne ar ko no tām iepriekšējām 4 reizēm, ko mēs tur bijām bijuši. Bet, jāsaka godīgi, ka no malas izteicis viņš daudz pievērst tam uzmanību, loģiski. 6. sezona aizvadītā, 7. būs pilnīgi noteikti, taču viņi būs savādāki no komandas komplektācijas. Mēs uzprasījām spēlētājiem, kuriem nav līguma, kā viņus to skatās, kur viņi spēlēs nākamā sezonu. Droši vien, ka Dinamo es nebūšu, bet iespējams, ka es vēl kaut kur uzspēlēšu. Iespējams. Tur tagad nav, un ja būs, tad jā, bet es gatavošos vasarā, kā es vienmēr gatavojos, un tad redzēs. Ja kaut kas būs, tad sakarīgs, tad noteikti varēs aizbraukt. Man nav ne jausmas par līgumu. Neesmu sācis par to runāt, taču drīz ķersimies šim jautājumam klāt. Man Rīgā ļoti patīk spēlēt. Es gribu būt šeit. Tas ir bizness. Klubs grib to, kas viņiem izdevīgi. Es vēlos to, kā man būtu labāk. Man te patīk. Mans dēls jau 3 gadus iet šeit bērndārzā, tāpēc es domāju, ka man nebūtu grūti izvēlēties. Jāteic godīgi, neko jau daudz mēs šādā situācijās jaunu neuzinām. Ja būs Rīgas Dinamo maciņš pietiekami biezi, droši vien, tad arī tie čaļi spēlēs. Tas bija politi korekti. Jā, tieši tā, kā vajag. Arti Cāpols šodien gan saka arī to, ko domā, un Arti, nav tā, ka pirms nākamā sezonas, zinot, cik labi mums tomēr bija tie leģionāri, ka šobrīd sākās tā lielā, rulete vai loterija, jo, redzot arī ar kādu atcerpu, tomēr, labi, Indrašim pieklājīgi vēl statistika, bet ka mūsēji, tomēr krietni atpalika no tiem iepirktiem spēlētājiem. Vai nav tā, ka nākamā sezona atkal mēs esam baigi daudz atkarīgs no sējai, no ābola šobrīd? Vienmēr tā ir loģiski, ka tev nebūs 2 trīnieki, to parādīja pagājušā sezona, nebūs 2 trīnieki, kas ir spējīgi tev dot rezultātu, būs ļoti grūti. Nebaidies? Skatoties uz mūsējiem. Ko nebaidies? Ko darīt? Kurus noteikti tu vēlētos redzēt nākamā sezonu? Jo 30 no 35 spēlētājiem 10 ir tikai līgumu. To mēs tiksim galā ar Normundu, un es tagad neteikšu studijā, to grib, tos negrib, tos uz redzēšanos. Bet sarakstīšu tev, protams, ir, kur tu labāk kabatā un vilks ārā. Normundā viņš ir, mums ir, jā, un mēs tikāmies un tiksimies. Vai taisnība, gan būs spēlēt. Vai taisnība, ka Vilsons esot bijis kaut kāds, nezinu, kurš tur numurs tajā visā sarakstā, pirms viņš pie viņa apstājās Normundas sējais? Godīgi, tā es nezinu, kurš viņš bija sarakstā, bet sākums arī viņam pirmā sezona bija Eiropā un, teiksim, turnīrs Prāgā. Komandai mēs, kā es pats atceros, teicu, vasarā tāds
optimisms neliels bija, vai ne, tā visā, ka virzamies pareizā virzienā, bet Kaila spēle tur tāds daudz jautājumus stādījums. Domāju, ja tas mūsu pirmais scenārijs, tad wow. Nu, bet, kā redzēju, viss kārtībā ar viņu galā bija atraduši arī valodu ar Hosu, un Hosu bija Hosu, ko Rīga pazīst. Tas deva labumu mums un deva viņiem labumu. Sezona ātrāk beidzās, tev bija iespēja arī redzēt dēla spēles MHL. Nu, gribās uzprasīt, cik tālu Rodrigo ir tālu vai tuvu no lielā kluba, no Rīgas Dinamo? Nu, trenējas vienā halā. Bez treniņiem tālu. Viņš tagad skatās, teiksim, protams. Ja mēs ķerāmies nopietniem, nenopietniem jautājumiem, tad mums ir neliels pārsteigums no Ģirta Ankipāna jautājums komandas galvenajam trenerim. Arti, man tev viens jautājums. Kā domā, sakarā tavu jauno dzīvesvietu, kāds tādies priekšā mūsu tagad sagatavošanās plānu vasarā? Vai tas mūs neietekmēs darba attiecības? Mans asistents savā stilā ir. Es domāju, ka neietekmēs. Es atvainojos, kur tu esi, uz kurien pārvācies? Uz Marsu, uz siltām zemēm vai? Fantazē. Dodamies tālāk. Jā, vēl viens jautājums. Es domāju, ka visi pilnīgi noteikti to sapratīs. Hej Archie. Tänkte bara höra med dig om du kommer att besöka mig i Stockholm här i sommar. Jag vet att du har mycket vänner i Nyköping, så du får ringa i sommar och komma förbi. Так, я ska försöka ringa dig upp och vi ses i Stockholm. Mānās, ne? Ko viņš viss? Man viņam jāatbild. Kas tur bija pa joku? Es saku, nu, beigās guru jau Zviedrvalodas neesmu, bet katrā ziņā viņš teica, zinu, ka tev daudz draugu Nīčpingā un tā kā brauc pie viņiem ciemos, pazvani man un brauc ciemos uz Stokholmu. Pēdējais. Sandis Ozoliņš par nedaudz to, kas varbūt notiek ģērbtuvēs. Ja nav noslēpums, no kurienes tāds teicienu vārdnīca varētu teikt, kuri, nu, vai tev šprotas galvā goda vārds? Nē, es nekad dzirdējis. Es vēlētos palasīt to un gūt viedumu no šiem teicieniem. Šprotas galvā. Tiešām, es ļoti labi saprotu, ko tu ar to esi domājis. Un bieži vien situācija tāda ir, bet no kurienes nāk šitās tavas gudrības? Nē, nu, zin kā, es gribētu zināt, kurā brīdī to es teicu. Viņš man teica, tev dažkārt ir pēros, saka, protams, ka jūs iet laukumā, tur grūsties, baksties, tu pats sazini, ko tur dari, vai ne? Saka, tu tās emocijas, kur man viņas likt, tur mīties, nu kaut ko tur izpļauj. Bet dažkārt arī apzināto humoru izjūt. Nu, noteikti es to viņam neteicu, viņam šprotas galvā. Nu, es aptuveni zinu, kam es to varētu būt teicis. Sandis pēc noslēguma pasākuma tā nodurta galvu, nedod Dievs, kāds kaut ko pa daudz viņam pajautās, pazuda. Tāpat tās arī atsveicinājās ar galveno treneri. Un tad jau redzēs, vai... Nē, tu teici, ka jums vēl treniņi jau priekšā. Ja tu gribi par Sandu nākotni prasīt, tad tev jāprasa Sandu. Viņam tas ir bezcerīgi, es zinu. Bet ja viņš nesaka, es vēl mazāk teikšu. Bet jūs viņus vēl mocīsiet, cik saprotu? Nu, es domāju, ka viņš nebūs tajā sarakstā. Tā kā tas ir vairāk tāds ārzemnieki aizbrauc mājās un nosacīt jaunāka gadagājuma spēlētāji. Un tas treniņu process nenotiks tikai Rīgas Dinamo, arī Maskavas Dinamo jau krājas viedrus nākamajai sezonai. Tur pēc viņu izkrišanas pirmajā kārtā Mārtiņš Karsums Latvijā bija viesojies uz 4 dienām un jau šovakar lido apakaļ uz Maskavu, kur turpinās gatavoties jaunajai sezonai. Mēs pie viņa devāmies ciemos, bet šajā brīdī mēs sakam vēl Artim paldies par viesošanos. No latviešiem varbūt pēdējais jautājums tavuprāt, kurš vis tālāk tiks tajā pēc tās vāzes, kas cīnās šajā pusē okeāna? Lokomotīvi? No mūsiem, kas spēlē? Nu, gribētos, lai Lokomotīvi, bet es domāju, ka Ufa tālāk tiks. Paldies, Arti, lai jūs nākamgad tiekat, tik tālu, tik pat zin, cik tālu. Arī tās pašas ambīcijas, kas Andrejam Rastargujev, vai ne? Paldies. Savukārt mēs turpinām ar sižetu par Mārtiņu.